Nu, tātad sveicam mēs Limbažu kultūras nama Tautas lietišķās mākslas studija Dzilna. Un palīgi. Tātad mēs šodien jums gribam stāstīt un rādīt ne tikai savu pieredzi paplašinātā formā. Tātad tas, kā mēs gatavojam tautas tērpus, tas laikam ir diezgan pieredzes vērts. Dzilnas tautas tērpu skatēs iet jau 4. dziesmu svētkus. Ja? Tātad 4 dziesmu svētkos ir piedalījušās tautas tērpu skatēs. Pirmajos 2 tie bija atsevišķi, ļoti rūpīgi pārdomāti atsevišķi tērpu komplekti. Otrajo, jau iepriekšējos dziesmu svētkos mēs izveidojām diezgan nopietnu kolekciju par tēmu Vasaras lina tērps. Un šajos dziesmu svētkos mēs rādījām kolekciju ceļā uz pirmajiem latviešu dziedāšanas svētkiem. Te mazliet var sajust kopā, kas uz skatuves stāv tie tērpi. Ja? Mēs redzam, tajā pusē pārsvarā mums ir tātad vairāk tātad šie ceļā uz dziedāšanas svētkiem, tas ir apmēram 1870. 80. un tā gadi. Ja? Savukārt kreisajā pusē mēs vairāk redzam Vasaras linu tērpu kolekciju, un centrālajā daļā mums ir arī viens tērps, vilnas tērps, ja, kas arī ir godalgotais tērps. Ja. Tātad šeit uz skatuves ir tikai godalgotie tērpi. Iepriekšējos dziesmu svētkos mums pilnīgi norēba galvu, kad mums piešķīra lielo balvu. Ja. Šajos dziesmu svētkos, kā to lai saka, mēs saņēmām diplomu un spēcbalvu. Tas bija ļoti interesanti. Un tagad šoreiz mēs gribam pastāstīt šo te visu ceļu, kā mēs gatavojam tērpus un kur ir tā atšķirība starp tradicionālo tērpu, pilsētas ceļā uz pilsētas tipa tērpu un pilsētas tipa tērps. Ja, mēs visu šo ceļu esam ļoti, ļoti rūpīgi izpētījuši šajos pēdējos daudzos gados. Ja? Un tātad mūsu pētniecības avoti, sāksim varbūt ar to, lai veidotu kolekciju, ja? Piemēram, Vasaras linu tērpu kolekciju, mēs strādājām tiešām pilnus 5 gadus un sākām ar to, ka gājām gan uz arhīviem, ja? Tas ir valsts Lačplēša ielā, un pētījām un lasījām dažādas interesantas lietas, kā piemērus, vai ne, kas aizķērās un citos avotos īpaši neparādās, piemēram to, ka laukos sievas bez ņiebura staigāja tikai tad, ja uzskatīja, ka uz viņām vispār vairs nav vērts skatīties, ja? Ņieburs krūšturis, ja? Dažādās citās vietās, tas bija no Cēsu novada pieraksts, ja? Tad tur bija vēl ļoti jauki pieraksti, ka sievām, katrai sievai bija, vismaz vai apmēram 8 priekšauti katram darbam savs, arī to mēs te redzēsim visu, ja? Un tā tālāk, katru reizi mēs iegūstam pa tādai mazai kripatiņai, ja? Tā mēs mazu rakstu paraudziņu varam tur nozīmēt, jo tur nav tā kā ļoti plašas tās amplitūda, tāda, plašs apraksts par vienu veselu. Mēs vācam pa kripatiņai visu tērpu. Tad mēs konsultējāmies ar mums Latvijā pieejamiem zinātņu doktoriem, konsultējāmies ar muzeju vadītājiem dažādiem, ja? Un šie te tērpi, ja? Arī Vasaras linu tērpi, ja? Tātad ir gan kopijas, gan variācijas, nedaudz variācijas par tēmu, jo, kā mums gan Ilze Ziņģīte, noteikti jums visiem pazīstams vārds, ja, viņa vairs nestrādā Vēstures muzejā, bet viņa ļoti skaisti teica, vairāk kārt viņai jautāja, bet kādas tās strīpiņas, vai mums tik maz to materiālu un tā ir, vai viņa teica, nē, katrs strīpiņas ieauda. Ja? Jums tikai ir jāzina pamatprincipi. Svītriņas varēja būt
tomēr drusciņi atšķirīgas, ja? Un nav tā, kā jākopē tikai muzeja materiāli. Tātad mums ir atšķirīgas pieejas, ja? katrai lietai, es ar to gribēju teikt, ja? Ka šeit nebija tas aicinājums, ja? Ka obligāti kopēt muzeja materiālus, ja? Jo tāpēc, kā piemēram vasaras bruņča audumi, ja? Vai priekšauta audumi, tieši vienkāršie priekšauta audumi nav īpaši saglabājušies, jo tie bija tā kā darba tērpi, ne tikai reprezentatīvie. Ja? Nu tā, tad mums vēl par vasaras linu tērpu kolekciju jūs variet vairāk lasīt, diezgan daudz izlasīt tajā grāmatiņā, kas ir arī tur pieejami, tāpēc tur es vairāk tā ļoti nepieskaršos. Ja? Tagad mēs slīdoši pāriesim pāri skatuvēji, ja? Tagad uz otru pusi. Ja? Tātad šī mūsu jaunākā kolekcija, ja? Atkal tie ir... Ko lūdzu? Nekas stāviet. Jūs vēl kustēsieties, tad redzēs arī cits tērps. Un vispār visi bija izstādē jūs redzējāt. Bet būs vietas, ko mēs gribam, kam īpaši pievērst uzmanību. Ja? Tātad šī kolekcija ir raksturīga ar to, ka varbūt mēs centāmies parādīt šo te laiku, ļoti rūpīgi studējām materiālus šoreiz, un atkal aicinājām mums, kā lektorus aicinājām, gan Aju Jansone, Aneta Karlsone, abas divas teica, ka izcila ideja priekš dziesmu svētku tautas tērps skatis. Jā, un tātad mēs piedalījāmies, turpinājām šo te darbu veidošanu. Mēs gājām gan braucām pa Latviju, pa dažādiem muzejiem, tā skaitā Aizkraukles muzejs mums bija, ļoti rūpīgi izpētījām Brīvdabas muzeja fondu, absolūti cieši Kuģniecības muzeju, ja, jo tur arī ļoti atbilstošs laikmets, atbilstoši tipa, tie tērpi. Ļoti daudz pavadījām laiku muzejos, nerunājot par to, cik daudz mēs studējām grāmatas, ja, un teiksim, Vēsma, piemēram, kas ir bez visa, ko viņa dara, viņa ir skolotāja, bet viņa ir arī profesionāla šuvēja, un viņai personīgi interesi vēl par arī šūšanas senajām piegriesnēm. Viņa tulkoja no angļu valodas tekstus, ja, un inčus pārvērta centimetros, jo avotu jau precīzu nav mums, ja. Tik cik uzmērījumi dažādos, kā to lai saka, tajās piegriesnēs, ko mēs atkal savukārt no AIS dabujām, jā, grāmatām dažādām, jā, tā kā ļoti, ļoti dažāda pieeja bija šo tērpu gatavošanai, lai būtu, vīrieši tika fotografēti arī, teiksim, tur, kur tāda inteliģentāka sabiedrība grozījās, ja, tas ir, piemēram, Valkas Cimzes muzejā, ja, tad to laiku izfotografē, lai zinātu, kā tie vīrieši varētu būt. Tad, protams, arī nāca palīgā mums gan Rozentāla gleznas, ja, gan krēsliņa zīmēm, un tā varētu ļoti daudz aizņemt jūsu laiku, bet viss. Un tālāk, ko es gribu teikt, ja, ka tika viss tik rūpīgi izstudēts, ja, ar to, kāda ir apdare, ja, tika, teiksim, rokām austie šie te rūtainais, kas augšā stāv, ja, tā ir gandrīz, jūs redzējāt Anetas rādītajā krēsliņa zīmējumu, ja, un šis ir praktiski tas tērps, viņš tā izskatās, bet jaciņa ir precīzi no Brīvdabas muzeja, gan precīzi viens pret viens ar izskaitītiem diedziņiem, cik diedziņi bija šīm te rūtiņām, ja, gan to, kā ir apstrādātas iekšpusē, apstrādāti visas vīles, ja, sašujot kopā oderi ar virsējo kārtu. Viss ir ļoti precīzi darīts pēc muzeju materiāliem. Ja? Lūk, un tas brīnumiņš, kāpēc jums stāv te gandrīz izģērbtas meitenes, ir tas, ka šodien mēs gribētu parādīt, jūs vispār redziet beigās, ja? Ne? Viņas pa laikam pakāpsies. Ja jūs neredzat, mēģiniet ieņemt vietas, lai jūs redzētu, ja? Jo te būs, mēs mēģināsim izlikt to sāli, ja? Kur ir atšķirības starp, nevis kur ir atšķirība, bet kā attīstās tērps, ja? No tradicionāla tērpa.
tērpa. Būtiskākā atšķirība, ja, tātad tradicionālam tērpam, ja, mums ir taisnais griezums, visi gabali ir no taisna auduma, lai nevienu milimetru neiztērētu lieki, ja. Gan bruņķi, gan jaciņas, krekli, viss iespējamais. Ja? Tad pamazām cilvēki neviens nedzīvo uz mēnesis vai ieslodzīti kaut kādā šķūnītī. Ja? Pamazām viņi redz arī to, kas ir citur pasaulē, ja? Drusciņi, nevis pasaulē, tālāk pa savu. Muižu jau neviens netika līdz pat 1861. gadā Latgalē brīvlaišana, ja, un tā tālāk par šo laiku, ja, pa gadsimta vidu. Viss bija svarīgi, ka īpaši kustība starp vidēm nenotika. Ja. Redzēja lielākais, ko redzēja, tas ir tā kā muižu vai ceļojošos tirgotājus. Ja. Tur ir tas stāsts. Lūk, un tā tad pirmais ir absolūti tradicionāli, tad meitenes jau, kas tad strādāja muižās pa kalponēm? Tak jau lauku meitenes. Tieši tāpatās, kā mēs tikko iepriekšējā sadaļā klausījāmies par Zemgales bruņķiem, ja? Kas tad auda hercoga Jēkabtais darbnīcās? Tak jau salasīja ne jau tikai tie flāmi, ja? Jeb holandieši audēja, ja? Bet viņi meklēja latviešu zemniekus, kas varētu strādāt. Ja? Un tad iemācījās, un tad radās arī tie bruņķi. Tieši tādā pat veidā, ja? Veidojās tautas tērps. Lūk, un mēs te parādīsim šīs te izmaiņas, ja? Kas, kā notiek. Tātad, meitenes, parādieties mazliet, ja? Izģērbies. Tā, tev tagad ir, noliec nost to lakatus, nolieciet nost lūdzu lakatus, ja? Paldies. Nolieciet lakatus zemē un izejiet visas 3 plāna vidū, ja? Izejiet lūdzu plāna vidū. Tā. Tātad tradicionālais, ja, tērps, paplit rokas un dzelit. Ja, tātad visiem ļoti pazīstamais tautas tērps, taisnais griezums, piešuve. Piešuve var būt šitik īsa, var būt drusku garāka, ja, tas ir atkarībā no vajadzības. Ja. Durgali ir vai nu taisni, vai ar aprocīti. Ja. Tas ir atkal katrā, mēs tik daudz meitenes nebijām gatavi nolikt priekšā, bet pamata veidi. Ja. Un tajā laikā, ja, noteikti kājās ir nevis mežģīņu zeķis, bet vienkārši balti sadījuma zeķis. Ja. Lūdzu, dejotāji, atcerieties, ka ja jums ir šis tautas tērps, tad reti, kad jums tās mežģīņu zeķis derēs, jo mežģīņu zeķis vispār iemācās adīt. Tā ir pilsētas ietekme, ja, un mežģīņu zeķis iemācās adīt tikai 19. gadsimta jau kaut kādi 60. gadi, ja, varbūt apmēram. Ja. Es atvainos, man ļoti žēl, bet tā tas ir. Ja? Lūk, tātad ļoti skaistas, vienkrāsainas zeķis. Ja? Bez tam varēja būt arī, ja tas nav goda tērps, ja? Tad varēja būt arī strīpainas zeķis. Ja? Tikko rādīja vilnas, tagad ir lina. Ja? Tātad šie varianti, ja, ir šim tērpam. Tātad, kāpēc viņai ir garais krekls? Apakšveļas nav. Ja? Nav citas, nevis nav apakšveļas, bet nav citas apakšveļas. Ja? Šīs garais krekls kalpo tik labi par apakšveļu, kā viņš kalpo par virsapģērbu. Ja? Savukārt šīs te meitenes jau ir, redziet, viņai apakšā ir krekliņš. Ja? Vienkārši man negribējās viņu izdzīt šobrīd mazajā krekliņā. Ja? Te ir stāsts, ka parādīsies uzkrekliņš. Ja? Un, lai vilkt uzkrekliņu, apakšā ir vajadzīgs mazais krekliņš. Ja? Mazais krekliņš. Un te jau ir grezni apakšbruņši, varēja būt viņi vienkāršāki. Ja? Un savukārt trešā meitene, jau jūs redzēt, cik viņai ir grezni izšūta priekšējā daļa. Pie tam tās ir tiešām vēsmas. Vecmāmiņas, kura tev? Tas ir dāvinājums no kolēģis. Jā, tātad tās ir tiešām īstas no tā laika mežģīnas, un viss krekliņš ir īsts no tā laika. Ja? Tātad te viss ir absolūti autentiski. Un tagad, lai šīs divas meitenes tiktu līdz tādam līmenim, kāda ir jau tā gatava, ja? Viņai ir tikai viens krekls un vairāk neko nevajag. Šīm meitenēm jau jāsāk apģērbties. Lūdzu, mēģinam, ja? Tātad vēl viena apakšsvārki. Tātad turnīrs, ja? Vai tas ir
man burti iet šķērsām krinolīns, jā, tātad, ja 16. gadsimtā tas bija ļoti stingrs un viņam tur bija metāla karkas un viss, tad 19. gadsimtā, jā, mēs varam pašķirt arī obligātās vārnīcas vaļā un apskatīties 19. gadsimta definīciju krinolīnam. Galvenais, ka tiek turēti stīvi tie bruņči, jā, un varianti, jā, piemēram, šajā gadījumā, jā, ir variācijas no Kuģniecības muzeja, jā. Mēs rādīsim tikai 2 apakšsvārkus, jā. Faktiski sanāk, krekliņš, 2 apakšsvārki, bet tur bija atkal līdz pat 8 apakšsvārkiem iespējami, jā. Un tad veidojās šis te kuplums. No tautas pūra vēl ir tas variants, jā, lai labāk stāvētu, varēja būt vēl vienkārši, varēja būt arī tātad šie te vilnas bruņči, kas ir ar apakšā slīpā diegā griezto apakšējo malu, kas ir piekrokota. Un tad viņi dabiski stāv ļoti kupli, ja? Lūk, un lūdzu, Veismiņ, tu arī apģērbies jau pamazām, ja? Tātad arī vēl viena aizmirst pieminēt par zeķiem, ja? Tātad vēsma pārstāv to laiku, ja, kad māk adīt šīs te smalkās zeķes, ja, smalkos adījumus, mācās ļoti daudz, ja, tātad izšuvumus tik smalkus un drusku atšķirīgus nekā elites laikā, ja. Un arī viņai ir vairāki apakšbruņči, ja, svarīgi izcelt šo te skaisto jostas vietu, ja, un apjomu. Tāds ir tās. Un šajā te periodā, ja, tikpat labi varēja būt zeķes, varēja būt vilnas un ar rakstiem, varēja būt vilnas un vienkrāsainas arī varēja būt, ja. Tātad šie te varianti ir ļoti bagātīgi. Tātad mēs esam tikuši, redziet, paldies. Tagad man ir mazliet sarežģītāk, jo vajag 2 rokas, ja. Būs ļoti smalki gabali. Protams, viņām apakšā ir tātad pilnais apģērbs ir krekliņš, ja, nereti arī tur tāds stingrāk piegulošs jau pilsētas tipa meitenei, ja. Pilsētas meitenei, nevis tipa, atvainojos. Bet zem apakšsvārkiem un krekliņa, ja, tātad obligātā sastāvdaļa ir apakšbikses arī, ja. Tātad mēs runājam nevis par to laiku, kur ir taisnais piegriezums, ja, jo viņai apakšbikšu lomu spēlē piešuvi. Ja? Un rupjā piešuvi ir tā, kuru var mainīt pēc vajadzības, ja? Un viņai ir jābūt obligāti. Ja? Jo ja viņai nav piešuvis, tad tas ir tas pats, kas mēs šodien nevelkam apakšbikses. Ja? Lūk. Un šeit ir daudz dažādi skaisti varianti, kādas ir šīs te lielās, viņas izskatās lielas, vispār viņas ir normālām meitenēm, ja? Tātad šīs graznās apakšbikses, ja, viņas apakšveļa tiek ļoti, ļoti skaisti izrotāti, ja, arī šī ir šeit ir nevis tamborējums, bet tas ir smalks izšuvums, ja, uz batiste, tas ir tieši no kā tieši? No tās pašas kolēģis smalkajiem galdauta gabaliem, ja, ļoti smalki, ja. Tā, vēl vienas apakšbikses. Trešās vēl absolūti brīnišķīgas, ja? Ar ļoti greznu atkal no tās pašas kolēģis iegūtām mežģīnēm, ja? Mežģīnas bija obligāta sastāvdaļa, ja? Ja jūs vēlaties, varam arī šo palaist, tāpat kā lakats par rokām, ja? Bet varbūt nē, tomēr intīma daļa, ja? Un kā redziet, ja? Varianti, ja tā kā meitene aug, tad viņai līdzīgi kā priekšautiem ir iespējams pagarināt, saīsināt, ja? Visas detaļas ir ļoti, ļoti pareizi, rūpīgi izpētītas, kā redziet, līdzīgi kā apakšsvārki ir ar piekrokot aizmuguri, ja? Tā arī šeit apakšbiksēm jau ir krokot aizmuguri, lai labāk stāv audums, ja? Tā. Un tad ir šeit vēl vienas, kas ir pavisam vienkāršas, ja? Bet tās ir arī oriģināls, vai ne? Tās ir šūtas pēc Aijas Jansons grāmatas, ja? Grāmatā ievietotajiem materiāliem. Jā, tā. Un te vēl
vēl viens mazais krekliņš, ja, jo tie krekliņi tiešām krekliņiem ir tik daudz variantu, tik daudz dažādi varianti. Ja. Mēs pa muzejiem ļoti daudz laika pavadījām pa ļoti pazīstamiem un mazāk pazīstamiem cilvēkiem tieši tāpatās. Ja, un līdz ar to ir iegūti ārkārtīgi smalki šie, redziet, kādas te, to tu darināji pati. Lūk, ja, redziet, kāds kautrīgs galvas, jā, vai ne? Tātad to vēsmu darināja, arī to darināja pati. Ko lūdzu? Gribēja redzēt šo? Ja visas apakšbikses. Labi, iedos arī. Pie zeķiem es neparādīju pašas smalkākās zeķes, jā. Šīs te zeķes ir radījusi vēsma kā kopiju no Limbažu muzeja. Ļoti, ļoti smalkas. Cik tev bija lūdzu valdziņu uz adatas? To nemaz nevar saskaitīt, jo šeit ir, kā to lai saka, vispār šīs gan ir tādas, ko jums ir jāredz, ja? Tas ir kaut kas jums iedot. Redz, cik labi. Tā, labi, tagad mēs jūs kailus esam ilgi redzējuši, tagad varbūt ģērbimies tā, mēs esam vienā līmenī tagad. Nākošais ir svārki, ja? Visām pozīcijām mēs esam redzējuši, ka tur ir apavi, ja? Tātad var būt tikpat labi kurpes, ja? Varbūt zābaciņi, un tātad šie te priekšmeti. Es atvainojos. Vēsma paliek bez krekla, jā, jo viņai ir kostīmkleita, jūs tūlīt redzēsiet, viņai ir apakškrekliņš un viņai tam cieši nāks. Kāpēc? Ko tagad izdarīja Edīte? Edīte uzvilka uzkrekliņu. Uzkrekliņš ir diezgan pazīstams pie daudziem tautstērpiem. Ja? Tie daudzie tautstērpi ir līdzīgi kā šis, ja? Ka viņam ir, tikko parādās uzkrekliņš, ja? Tā tad viņš vairs nav taisnā piegriezuma tērps. Ja? Tas ir uzreiz mirklī mainās viss. Ja? Un tātad šis te uzkrekliņš, vienkārši, ko viņš saka? Viņš saka, ka virsū nāks jaciņa, kas jau ir pēc formas griezta. Ja? Ja elitai, piedošana, mēs pie bruņčiem vēl esam. Jā. Tātad ar svārkiem, ja? Elitai svārki ir griezti taisnajā griezumā, tātad tikai taisns gabals, ja? Un varianti sakrokošanai tātad ir, elites variants ir vienkārši saliktas vienādas faltītes. Tad, ja mēs skatītos, mums arī šeit ir daudz dažādas meitenes. Ja? Iespējams, ka jūs izstādē viņas izpētījāt. Šīm meitenēm ir atšķirīgi, katrai ir atšķirīgs, labi, varbūt divām sakrīt, ja? Šie te salikumi. Ja? Vai tur ir vienādās faltītēs, vai tur ir savilkums, vai priekša gluda sāni faltēs un tā tālāk, vai pretfaltis. Ja? Kā mēs varam redzēt te... labi, kādā no šiem tērpiem, ja? Lai nepieskartos pilnīgi visiem. Ja? Tātad tas ir svarīgi. Ja? Tātad šajā zonā mums ir pilnīgi taisnie gabali. Ja? Tālāk, tad šajā gadījumā, nepieminēju, pilnīgi noteikti tas ir rokām austs audums. Ja? Absolūti noteikti. Šeit arī ir bagāta lauku saimniece, viņai ir rokām austs audums, pašas austs, ja? Viņai radinieki ir, redz, lūk, tur augšā rūtainais, ja? Radinieks tajā ziņā, ka rokām austs audums, ja? Un tie rūtainie, ja? Tātad tie visi ir uz mājā, uz stelēm pašu austs audumu. Varēja būt tikpat labi ne tikai pašu austs audums, varēja būt arī pirkts audums vai arī pasūtīts pie amatnieka, ja? Šīs tādas iespējas. Tātad, kur ir tas stāsts? Tad, kad auž pats uz savām stelēm, jūs visi ziniet, cik ļoti daudz laika, darba prasa gan sagatavot materiālu, gan noaust, sagatavot materiālu, es domāju, aužamo materiālu, nokrāsot, savilkt, saust un tā tālāk, un katrs milimetrs tad ir dārgs. Ja, ja ir variants, ja, ka jau pērkam audumu, teiksim, no amatnieka vai kaut kā tā, tad mēs varam atļauties pasakot mazliet modē, un kā šeit jau nedaudz slīpināt, tātad viņam nav pilnīgi taisns griezums, nedaudz parādās jau slīpais, bet tā ir tā pāreja no tradicionālā, ja, pāreja tālāk, ja, vienkārši tas ceļš tas ir, ja, un tālāk mēs redzam, ka
ir vēlme arī parādīt, ka mēs esam bagāti, ka ne tikai Rucavā var atļauties samt apmalītes, ja, arī Vidzemē to var atļauties, ja, un kā Dagnija kādreiz šuva no kurmju ādiņām, tur, vai ne, ja nebija samta, tad šuva kurmju ādiņas, ja, kaut vai, ja, bet vajadzēja tā, lai būtu pēc iespējas bagātāk. Goda vārds latvieši nav nabagi, nekad nav gribējuši izskatīties nabagi, tā. Un tālāk, tagad es gribētu, tagad vēl nevelc mugurā, es šo gribu parādīt. Lēniņām, vilksim mugurā, bet es gribu parādīt, tātad arī šī jaciņa ir pilnīgi taisīta pēc muzeja parauga Brīvdabas muzejā, ir izstādē Skroderdienas Tūras muižā, bija brīnišķīgi jaciņi izlikt, un no tās mēs noskatījām, kā tieši notiek apdari. Šeit viss ir ar roku apšūtas vīlītes, ar roku apšūtas vīlītes, ir salikta virskārta kopā ar apakškārtu, un tikai tad šūta, nevis tā kā mēs tagad moderni šujam, saliekot. Pilnīgi noteikti apakšā ir lina maliņa, lai nenosmērējās, tieši tāpat kā bruņčiem, pastoti, tā arī šeit ir, lai nenosmērējās bruņču maliņa un tā tālāk. Tagad vilksim, un vēsmiņai atkal, tu varbūt izrādi savus te smalkumus, Ļoti precīzi sakal darinājums pēc parauga, šeit ir ar visu mazo jostiņu, kas ir vajadzīga, lai nevarās jaciņa vaļā. Vēl bez tam viņai, visas apdares ir, viņas ir vērts apskatīt, bet tagad meitenes uzvilks mugurā. Un bija vēl ribiņas tādas šeit, lai labāk, smalkāk stāvētu uz jostas vietas. Kā redziet, lai apģērtos, un Elita tagad ļoti skaisti pogā ciet savu tradicionālo jaciņu, nemaz tik viegli nav. Tā, vēl ko es gribēju piebilst. Šiem tērpiem, kas ir tā vidusdaļa, teiksim, šiem tērpiem, ir arī izmantotas tiešām 100 gadus veci āķi, reāli 100 gadu veci āķi. Jo mums bija savulaik, es nezinu, vairākus gadus atpakaļ, mēs ar Dzilnām bija mums tāda pūra vētīšanas sanāksme, un tad tai pūra vētīšanā viena saimniece iznesa, viena Dzilnas meitene, iznesa savu pūru, viņai bija maisiņš ar 100-gadīgiem āķiem, vecām poģiziņām un tā tālāk un tā tālāk. Visu to mēs izmantojam tērpu šūšanā, Tas viss ir gan puišu tērpu detaļās, gan meiteņu tērpu detaļās, tā, paldies, šitik tālu mēs esam. Redzējāt, cik ilgi ir jāģērbjās tām, kas jau seko tā kā mazlietiņ modernākas meitenes, un cik maz gabaliņu, ir šai te, cik viņai viegli, 1 apakšā, 2 virsū, ļoti vienkārši. Un tātad, tas, kas tagad būs vēl visām 3 līdzīgi, tas, ka tiek kaut kas likts uz pleciem. Un tas kaut kas ir ļoti dažādas lietas, Tā var būt villaine, ar ko atšķirās villaine no snātenes. Šeit ir snātenes, tā ir villaine, Villaine no vilnas, snātene no lina. Ļoti vienkārši, vai ne? Un tātad, vai tas ir greznais pirktais lakats, vai tas ir austais lakats. Šie tie austie lielie lakati, tātad tā ir tikai gadsimta vidus, Tā kā, mēs taisam vecākus tērpus, tad nevajadzētu rūtainos lakatus likt klāt. Tas nepiestāv, Šeit jūs redzat pat vispār, kā mums viņam ir, viņam ir pāri pa 100. Viņam ir pāri pa 100 viņam nav. Viņam ir, kā tur sanāk, 1800. Tur sanāk stipri pāri pa 100. Es 100 kaut kā neskāpēc 1900. Neskāpēc sāku dzīvot. Tā kā stipri pāri pa 100 šim lakatam ir. Viņš ir oriģināls ar visiem skaistiem caurumiem, brīnišķīgiem lapījumiem un tā tālāk. Limbaža vēl ir raksturīga, ar ko Limbažos ir bijusi viena no lielākajām, varbūt teiksim lielākajām un diezgan viena no pirmajām aušanas darbnīcām
kas izveidojās kā amatnieku centra aušanas darbnīca, kurā auda arī lielos lakatus. Un tie lielie lakati, šī darbnīca, ja, tas varētu teikt, ka Tīnes ir tā kā pēctecis, bet ne tiešais, bet vispār jā. Un tātad šīs te... Šajā te darbnīcā auda lakatus, kas tika valkāti vēlāk gan arī Valmieras, pat Cēsu un tad uz Rīgas pusi tais novados, ja? Un Smiltene atkal bija otrs ļoti lielais centrs, viņiem bija drusciņi savādāki raksti, un viņi apkalpoja sev tuvāk esošo reģionu, ja? Nu tā, lūk, un tad... Tātad mēs šai meitenei, ja, patiesībā viņai piestāvētu tik labi šī te villaina, kā viņa varētu, jo viņa gadsimta vidus, viņa varētu vilkt arī šo te lakatu, ja, ļoti skaisti te greznoties ir, kā to lai saka, ļoti liels gods ir parādīt, nevis gods, bet vēlme parādīt savu turību, ja. Un tad zīda lakats tā tiešām ir turība, ja? Un tad viņai ir greznais zīda lakats. Un šeit varēja būt, ja? Tad šis ir periods, ja? Kad ir ļoti raksturīgi lielie lakati, kas ienāk no Eiropas modes caur skotu, tā kā Anglijā modē ienāk rūtainie audumi, pateicoties skotu rūtainiem bruncīšiem, ja? Nu, lūk, un tad tā interesantais ceļš, ja, kā tas viss atceļo, ja, arī šie te rūtainie audumi līdzīgi tādā pat veidā, un arī te varēja būt arī liels, tātad rūtainā šāla lakats vēl, bet viņš būtu sīkām rūtiņām, tumšs pelēks, tāds tumšajos toņos. Ja? Un tātad mēs tagad esam tikuši līdz pašai galvai, ja? Un mums nāk galvas segas tagad, ja? Un tātad galvas segas, redz, kur Elita jau ir gatava, viņa liek skaisto aubi. Aubei arī nemaz tik ļoti tas garš periods nav, kad šīs aubas nesā. Tas periods kā tāds nav ļoti garš, jo redziet, šīm Vidzemes torņa cepurēm ir ļoti grezna tilla apmale, un arī tā tehnika nav mūžsena, ja? Viņa nav no 17. gadsimta vai 18. gadsimta. Ja? Tā ir 19. gadsimtā tikai tā tehnika ienāk. Tā kā viņa nav ļoti sena, un aubis pārtrauc valkāt tad, kad ienāk pilsētas tipa tērps. Ja? Un redziet, tas ir ļoti, ļoti īsts periods, gandrīz vienlaicīgi jau. Tas nav garš periods, ja? Tas ceļš, tas nav ļoti garš. Šīs te, jā. Pirms bez izšuvuma tādas aubis valkā jau senāk, protams, ja? Bet ar šādu tilu izšuvumu tā apmala tā nemaz nav ļoti, ļoti sena. Ja? Nu, lūk, tā, paldies, un paskatieties, vidējā palika plika. Galvas nav. Nevis galvas nav, bet galvas rotas nav. Tātad šajā periodā varēja staigāt arī tikai ar bizi kā galvas rotu, ja? Varēja bizē tikt ievīta lente, ja? Mēģiniet atsaukt atpakaļ kaut vai to pašu krūmiņa zīmējumu, ko jums Aneta rādīja pirmajā lekcijā. Ja? Un mēs varam mēģināt iedomāties, jā, tātad šīs meitenes principā ir gatavas iziešanai. Protams, tagad šai meitenei, ja, kas Elitai, vienmēr kaut kur vajag ielikt. Elitai būtu somiņa, ja, kas ir kabatas šķirbā, ja, šķēlumā, ievietots vienkārši maisiņš, kurā var salikt visu, ko. Ja? Šajā variantā arī vairāk vai mazāk tas var būt gan kabatā likts, gan jau parādīties somiņa. Pie pilsētas tipa tērpa pilnīgi noteikti smalkās somiņas, ja, kurām ir dažādas formas, tā skaitā piles forma un tam līdzīgi. Ja. Nu, lūk, un varbūt es... par priekšauti, vēl priekšauti. Mums nevienai meitenei šeit nav priekšauti, ja? Bet tātad Elite pilnīgi noteikti varēja valkāt priekšauti. Ja viņai ir tik grezna auba, kā viņai ir šobrīd, tad viņai visdrīzāk ir arī greznais priekšauts, ja? Nu, kā jūs šeit redziet, ja? Vai ar ieaustām strīpiņām vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Greznais priekšauts. Tad, kad viņa ies, tā kā vairs ne tik grezni, viņa varētu iet arī apsieties lakatu, ja? Nu, kā šeit meitenes arī, ja? Apsiet lakatu, viņai būs vienkāršāks priekšauts, ja?
Un, kā es tur sākumā minēju, ja, tad priekšauti varēja būt līdz pat 8, 10, kā nu kurai. Ja. Tas ir gandrīz tas pats, kas ir apakšbruņš, varēja būt līdz pat 8, ja, lai kupli staigātu. Ja. Nu, patiesībā Kuģniecības muzejā mums tur rādīja, bija avoti, kur bija 8 kā minimums. Ja. Nu, mēs tik daudz neuztaisījām, bet kaut kā tā. Ja. Tā, ko es vēl ātrumā nepateicu? Protams, varēja saspraust villaini, varēja turēt ar rokām, bet, ja bija turīgāk, noteikti varēja saspraust saktu pareizi, viennozīmīgi. Šajā periodā tieši šādi tērpi saktu nevalkā noteikti, un vēl mazāk saktu liek, pilnīgi noteikti neliek, ja, pie pilsētas tipa tērpa. Tur jau parādās. Vai man nebūs uzkrekliņš, jā? Pie šādas te apkaklītes uzkrekliņš man galīgi nederētu. Tas ir tātad, Vēsmai jau ir smalkvilnas tērps, pilsēta pirkts pie, tas nav pašu austs, jā, tātad tas ir pirkts jau smalks angļu tipa tērps, audums, jā, un no viņa viņš ļoti ātri Latvijā pārņēma tās piegrieznes, ļoti, ļoti ātrā tempā, ja, un ļoti ērtas, ja, šīs te piedurknes un tas, ka guļ uz auguma. Ja. Tātad vēlreiz tās pašas nevis rupjākās, bet nozīmīgākās lietas, ja. Tātad tur viss ir tikai taisni griezumi, ja, pilnīgi taisns. Nav mežģīņu zeķu, ja. Un šitien te parādās, jā, šajā zonā jau parādās tas, ka jau pieguļ augumam, jā, jo tikai gadsimta, otrajā pusē, jā, tikai parādās tas, ka vairs nešuj sievietēm pēc vīriešu piegriesnēm. Ja? Tā kā tas laiks ir vēl, kad ir sievietes, uniseks, sauksim tā, ja? Un šeit jau parādās sievietes. Tā, varbūt, ka tas ir vieglākais kā atšķirt. Kaut kā tā, ja? Tā, un varbūt vēl varētu parādīt šo meiteni. Piemēram, ja, šī meitene arī var nonākt precīzi lejā, ja, viņai paskatoties šeit, jūs noteikti variet nākt klāt un apčamdīt, ja, jo te ir ļoti precīzi arī izveidots, ja, kā tā, lai labi stāvētu un šī te maliņa labi stāvētu, ja. Paskatieties arī šīs tieši tās sīkās nianses. Lūk, tagad varbūt, ka tas būtu tas pats lielākais, ja, un ja es kaut ko galīgi nepateicu, palīdz. Labi, un tātad mums tagad būs iespēja noskatīties 6 minūšu garu filmiņu, ko mēs izveidojām, paldies Kultūra Kapitāla fondam, mūs atbalstīja, izveidojām par vasaras lina tērpu šo te kolekciju. Ja? Un vēl nelaida. Ja? Un šajā filmiņā lūdzu pievērsiet uzmanību, ja, tam, ka šī te pirmā bilde, ja, tā ir reāla bilde pie Limbažu baznīcas. Ja? Tālāk, ja, jūs redzēsiet, ka šīs te meitenes, ja, kas te ir, tās ir variācija par tēmu tiem tērpiem, kas ir pie Limbažu baznīcas. Un tālāk vēl jūs redzēsiet, ka meitenes nāk ārā no baznīcas, un tad pa vienai viņas ieiet vai ieskrien vai vēl kaut kā mājā, goda tērpā. Ja? Un tad paiet, it kā laiks paiet, ja? Kad šis goda tērps jau tiek novalkāts, viņš kļūst par mājas tērpu, un viņai ir pilnīgi citas detaļas, un viņa nāk ārā jau darba tērpā. Tam pievērsiet uzmanību. Un visādi citādi, paldies, ja? Un tagad ļoti uzmanīgi vienkārši noskatāmies šo te īso. Tas būtiskais bija pašā sākumā pateikts, vai ne, ka vienu vietu satikās goda tērpos, ja? Vienu vietu visas bagātās lauksaimnieces un pilsētnieces un kalpones un visas pamatā varēja satikties tikai ejot uz baznīcu. Tāpēc bija šis te tēls kopējais. Ja? Un otra reize, kad visi vairāk vai mazāk satiekās, tie Jāņi, un tas bija tas noslēgums. Ja, ja sākumā mēs sākām ar goda tērpiem, nobeidzām lasot puķes, parasti
atšķirībā no šodienas negāja visgreznākajā tērpā, bet, nu, tā kā, un pēc tam uzvilku grezno tērpu, ja? Tā. Nu, te ir tās nianses, ko mēs gribējām parādīt, ja? Nu, tā. Paldies Dzilnām vispār. Vēl gribēju teikt, ka viss ir filmēts Limbažos, ja? Tātad Limbažu pilsētā un tuvējā apkārtnē, un arī visas fotosesijas, kas ir notikušas arī ar otro tērpu kolekciju, arī ir notikušas Limbažos. Un vislielākais paldies māju saimniekiem, kuri, nu, pilnīgi neticami kāda atsaucība, ja? Pagaidiet, es tūlītās aiznesīšu, te man kaut kāda miskaste stāv, ja? Tagad es tur novākšu, es tur aizvēršu durvis, es tur noņemšu tur tos aizskars, kas jums nedara un tā tālāk. Ja? Vienkārši visdziļākais paldies, ja? Tas ir limbažniekiem. Ja nu nejauši kāds ir, tad jums vēlreiz skaļi saku paldies. Nu, tā, un jums paldies par uzmanību. Jā.